Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas Vītas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Šodien man saruna biedrene ir mamma Agnese, kas vēlējās pastāstīt, ka dzīve ar bērniem var būt forša. Manuprāt, šī ir iedrošinājuma pilna gada noslēguma epizode. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies kārtējā pirmās attiecības epizodē, un šodien pie manis ciemos ir mamma Agnese. Sveika, Agnese! Sveika, Vita! Jā, Agnes, tu tikko man atklāji, ka tad, kad tu tā drosmīgi pieteicies, ka tu varētu parunāt raidierakstā, un toreiz es Instagramā jautāju, vai kāda mamma būtu mieru, tu tā pieteicies, un pēc tam tev nācās vēl tā sevi pierunāt uz to visu. Pastāst, kā tas bija? Tas bija tā, kad izlec lodziņš ar jautājumu, uz ko es labprāt atbildu, bet ar to domu, ka ne jau es. Un tad, pagāja kāds laiks, es biju jau par šo aizmirsusi, un es saņemu zvanu no centra Līna. Un paceļot, man skan piedāvājums šeit būt, un tad es sāku domāt, man ir mazs bērns, un tad kaut kādus attaisnojumus, lai to nedarītu. Bet es sapratu, nē. Tā kā tas ir kaut kas, ko es nezinu, vai man kādreiz dzīvē būs vēl iespēja kaut ko tādu izmēģināt, tāpēc, es ļoti labprāt piekritu, un tad, esmu šeit. Cik forši, Agnes, ka tu nepārdomāji, un īstenībā, ka tu arī pieteicies, ka tu gribi pastāstīt par to, ka arī var būt forši ar bērniem, un man liekas, ka tādas stāstas arī mums vajag. Bet pirms mēs ejam visos tais stāstos iekšā, es tev jautāšu savu parasto jautājumu, vai tu atceries, par ko tu gribēji kļūt, tad, kad tu biji maza meitene? Jā, man liekas, tas pirmais, es gribēju būt friziera. Tas, es kādu, kad tas bērndārs vecums vai tie kaut kādi sapņi, tad es gribēju kļūt par frizieri. Es neesmu frizieri. Jā, tu jau zini, ka es tālāk tad gribētu arī, lai tu mums mazliet pastāst, kas tad tu esi, ko tu dari, kā tas tavs attīstības ceļš līdz šim ir gājis. Ļoti aizraujoši īstenībā, teiksim tā, bet teiksim, kad es gribēju brīvību, un tad mācoties vidusskolā, es izdomāju, ka es būšu jūrnieks. Un es iestājos jūras akadēmijā. Es pabeidzu jūras akadēmiju, kuģodītājus, un tad es domāju, ka es iešu jūrā un būšu brīva un ceļošu, un ko tik es nebiju izdomājusi. Un tagad es esmu mamma 2 meitām un sieva, un strādāju darbu parasto ofisā, un tagad gan vairāk no mājām, bet kaut kā tā. Tik aizraujoši patiešām. Es, man liekas, pirmo reizi dzīvē satieku cilvēku sievieti, bet es arī nezinu, kādu vīrieti, kas gribēja būt kuģa vadītājs, es pareizi atceros? Okay, un tas noteikti nav nemaz tik vienkārši to izmācīties. Ir 4,5 gadu studijas, no kurām ir gads jāpavada uz kuģa. Un bija 2 prakses. Un tad vienreiz gāju jūrā uz 4 mēnešiem, otru reizi gāju jūrā uz 5 mēnešiem. Un, tajā laikā man kaut kā es tomēr sapratu, ka man Ziemassvētkos būt mājās pie ģimenes ir daudz foršāk nekā būt kaut kur vienam pašam. Un tad, laikam tas bija iemesls, kāpēc šī iecerē tika atlikta malā. Tev ģimenē kāds jūrnieks? Nē, vispār nekāds. Tad es domāju, ka es negribu darīt darbu birojā no 8 līdz 5. Un tad es skatījos visādas opcijas. Tam man bija sapnis, kad es gribu būt policists. Bet tajā laikā, kad es sāku studēt, policijas akadēmija bija aizvērta.
Un tad es tur, aizsardzības akadēmija, bišķi par traku, 5 gadi tur jāiet armijā, tad es domāju, jūra. Un tad tur vēl bija tāda ostu programma, un varētu mēģināt tajā ostu programmā, bet tur nebija budžeta vietas, labi, būšu kuģi vadītājs. Tā kā tas bija, tajā jaunībā, bet tas tiešām bija ļoti interesanti, tā bija fantastiska pieredze, jo tiešām es iemācījos, ko nozīmē strādāt. Bez nevienas brīvdienas 5 mēnešu garumā projām, un tur lido putni, tad jau būs zona un varēs kādam piezvanīt. Un tā, kad tu esi viens, un es sapratu, ka man nepatīk būt vienai, kad man vajag tos kaut kādus manus cilvēkus apkārt, un pēc tam tas viss kaut kā saslēdzās. Man izklausās, ka tas ir tāda liela izturības skola, kurai tu gāji cauri, un īstenībā ļoti daudz jaunu cilvēku mūsdienās pat nesaskarās ar daudz mazākām grūtībām, nekā tu šobrīd apraksti. Ir dzīve daudziem ārkārtīgi viegla, un tad, kad piedzimst tas bērniņš, tad ir šoks, kad nāk pirmās dzīves grūtības. Tad man tāda fantāzija, ka tu tām grūtībām, ko nozīmē kļūt par mammu, iespējams, ka biji diezgan gatava. Kā īsti bija? Pilnīgi noteikti ne. Tas bija citādāk. Tas ir kaut kas pilnīgi savādāks, un tam nevar sagatavoties. Un, tad ar pirmo bērnu viņai tagad ir 4 gadi. Es tam izgāju, es neteikšu, kad man patika. Protams, bija visādi izaicinājumi un grūtības. Nebija tā, ka viss ir skaisti, bet ar otro bērnu bija tas, ka es tiešām gribēju šim periodam iziet cauri normāli. Tā, kad ar jau šī brīža to pieredzi un zināšanām, un kad pamēģināt, kā tas ir otro reizi, un ir vieglāk. Jo kaut kādas arī tik primitīvas lietas, kad tev ir tas zīdainīts, tu ieraugi to pirmo dzelteno kaku, kas ir, un tev liekas, ka tam bērnam kaut kas nav kārtībā. Un tad tur tās krāsas sāk mainīties, un tu atkal domā, ka kaut kas nav kārtībā. Bet otrajā reizē tu jau zini visas tās varavīksnes krāsas, kas tur var būt, un līdz ar to, tu tā mierīgi to dari. Kaut kādas pumpas arī, tu izmetās viena, tev liekas, ka viss viņam ir alerģija, tev ir jāsāk ievērot kaut kādas diētas, bet tagad tu saproti, ka bērniem pumpas mēdz būt arī tāpatās. Un līdz ar to tas kaut kā ir vieglāk. Un tad vēl tāds, labi, nav tā, ka es ignorēju, bet pieņemsim, ja es jau 3 gadus pirms tam esmu dzirdējusi, kā raud bērns. Tā dzirde laikam notrulinās vai kaut kā, un ka tev jau atkal tu vairs nereaģē tik, tik stresaini, tik asi, un līdz ar to tas bērns arī ir tāds daudz mierīgāks, un tā kopā būšana paliek tāda baudāmāka. Ar otro bērniņu? Jā. Okay, bet tomēr pie tā pirmā atgriežoties, es kaut kā ļoti paliku pie tā teikuma, ko teici, ka tās prakses tev bija iemācīties bez brīvdienām dzīvot, un būtībā jau būt par mammu arī tas ir dzīvot bez brīvdienām. Vai tas ir līdzīgi vai citādāk, kā tev tur bija jūrā? Nē, esmu īstenībā tā domājusi no šāda rakursa, bet es ar to rēķinājos. Laikam es zināju, kā tas ir bez brīvdienām, tad varbūt man arī nebija tā, kad man bija ļoti grūti pārslēgties tajā, kad, sestdien, svētdien tu bērnu noliec malā, un īstenībā tāds interesants jautājums. Iespējams, tas man kaut kā palīdzēja. Cik tu varēji paļauties uz savu tuvinieku atbalstu, uz partneru atbalstu vai citu cilvēku atbalstu? Man ir labākais vīrs pasaulē, un tas, kā viņš vienmēr iesaistās un kā viņš vienmēr palīdz un cik ļoti viņam tas izdodas un ar tādu vieglumu
Tad, tad lielākais atbalsts ir bijis vīrs, un tad vēl mani vecāki, tad, kad viņi ir varējuši, tur jau ir tas, kad, ja lūdz to palīdzību, tad arī viņu sniedz. Un tad, no sākuma, protams, ir tas, kad jātiek galā pašam. Un tas man liekas, bet tagad es esmu burvīgi iemācījusies šo darīt, un tad tagad man ir arī mazākajam ir auklīte brīžos, kad vajag, un vīrs, un tad mēs kaut kā tā plānošana iet karsti, bet viss izdodās, jā. Bet tā interesanti īstenībā, kad tad, kad mēs ar, vajag, es zinu, kad saka, ka mamām vajag šos brīvos brīžus, tur iziet no mājas un atpūsties un izveidināt galvu. Un interesanti ir bijis tas, ka tajos brīžos, kad man ir šī iespēja, un es izveidinu galvu, un es jūtos tik labi un tā, un es atgriežos mājās, un tad tas bērns mani var nokaitināt vēl trakāk, nekā kad es esmu visu laiku tajā vidē iekšā, ka tev ir visu laiku kaut kāda tā spriedzīte, un tas, ka tev apkārt tur viss notiek, un tajā brīdī tas ir tavs normāli. Tad, kad tu izēj no mājas, tad tu saproti, šitā arī var būt normāli, klusumā un tā, un tad tu atnāc atpakaļ un bams, un atkal tevi ierauj tajā visā. Tāpēc, es esmu sapratusi, ka man labāk ir, kad kaut kā laikam spēju arī tajā ikdienā bez tādām lielām atelpām, jo tad man nav tā bedre pēc tam, kad... Tā liela atšķirība starp to, kā tas ir būt vienai un kā ar bērniem kopā. Jā, tas tā. Man bija, es no sākuma nesapratu, kā tas var būt. Es taču tagad esmu atpūtusies. Kāpēc mani var nokaitināt kaut kāds sīkums, jo man taču bija laiks sev. Bet tajā brīdī es tā kā saprotu, ka varbūt tas ir normāli. Tu teici, galvenais ir saprast, ka tā palīdzība ir jālūdz. Un tad es domāju, vai tā tev arī bija lieta, kas bija jāmācās lūgt to palīdzību, ka tas nebija tik vienkārši? Jā, jo es taču izvaru pati. Ar pirmo bērnu, man gāja daudz grūtāk, un es to nedarīju. Bet es arī neteikšu, ka man bija tāda baigā vajadzība to lūgt, jo es jutos labi tajā visā savā ikdienā un tā, kad man tur viss ir slikti un man vajag, nebija tā. Bet kaut kādos brīžos, ir savādi kādam lūgt, bet ja to dara, tad, parasti neatsaka. Un tad tev, liekas, kad atteiks, bet, kad tu palūdz, tad neatsaka. Un tas ir, jā. Jā, tu savā pieteikumā rakstīji, ka tāds izaicinājums tev bija noticēt, ka divus bērnus var mīlēt līdzīgi stipri. Ja es pareizi sapratu, pastāsti par šo. Jā. Tas bija tāda kaut kāda mana iekšējā dīvainība laikam. Un sanāk, ka otrais bērniņš, viņš bija ļoti plānots, bet es nezinu, kur es šo dzirdēju, kad otrajam bērnam tu esi gatavs, ka tev ir tik daudz mīlestība, ka tu varētu sniegt vēl kādam. Vai, man šī sajūta nebija. Tur vairāk bija tādi citi aspekti, kāpēc tam otrajam bērniņam gribējās, lai viņš ir mūsu ģimene. Kas bija tie citi? Pirmais bija tas, kad es pati esmu vienīgais bērns, un tad es zināju, ka es gribu vismaz divus.
Tas bija tāds pirmais, otrs vēl bija, nu jā, tur tā vecuma starpība, lai tiem bērniem kaut kādā brīdī, nu, viņi spēja paspēlēties un kaut kādas intereses viņiem varbūt sakrīt. Un tad, jā, trešais ir, nu, es gribēju pamēģināt vēlreiz, nu, tas bija... Jā, tāds varbūt dīvains, bet es tiešām gribēju šim posmam iziet normāli cauri. Šis ir ļoti bieži iemesls, kāpēc nāk pasaulē otrie bērni viens no. Ļoti daudz mammas to stāsta, tēte arī īstenībā. Nu jā, un tad, es paliku stāvoklī un tās sajūtas, nu, ja ar pirmo bērnu viņš man dzīvoja vēderā, es ar viņu tur čubinājos un runājos, un, nu, tā kā es jūtu to saikni laikam. Tad ar otro bērnu man tā nebija, un tad man, protams, likās, ka, nu, ir dīvaini, un es stāstu savam vīram, un viņš domā, ka es esmu jocīga. Un viņš mani nesaprot, kā vispār man tādas domas var būt galvā. Bet nu, viņam ir māsa, un tad viņam varbūt tas kaut kā ir savādāk. Es esmu bijusi viena pati, un tad nu, es tā sāku, nu, jo man ir meitiņa, nu, tā mīlestība pret viņu ir tik milzīga un tāda prātam neaptverama, kad man galvā neliekas kopā, kad es vēl kādu varētu tik ļoti mīlēt kā viņu. Un tad es tā domāju, nu jā, nu sanāk, nu, mammu es mīlu kā mammu, tēti kā tēti, vīru kā vīru, un tās visas lomas, nu, katram ir tā sava loma, un tā mīlestība ir pilnīgi savādāka, un tad, nu jā, nu es esmu stāvoklī, un tad es domāju, nu kā, nu tas būs. Tad dzimums vēl, nu, tā kā nebija zināms, un, nu, es sevi redzu kā meiteņu mammu. Es nezinu, ja man būtu puikiņš, es tevi neredzu kā puiku māmu, un tad es sāku domāt, bet varbūt, nu, tā kā, ja man būtu dēls, tad šī, nu, tā kā nevarētu teikt, ka tā ir problēma, bet, nu, šī situācija atrisinātos, nu, tad man būtu meita un man būtu dēls, un tad es uzzināju, ka man būs meita. Un tad atkal ir šīs bailes, kā nu tas būs, ka man tagad būs divas meitas, un kā, nu, jā, jocīgi, vai ne? Nebūt, ne. Un, nu jā, un tad, un tajā brīdī, un jā, un tas viss bija, nu, visu to grūtniecības laiku, teiksim tā, un tad, nu, tajā brīdī, kad mēs satikāmies, tad viss pēkšņi nostājās savās vietās. Nu, tā kā, un tagad man ir vismīļākā lielā meita un vismīļākā mazā meita. Un izrādās, ka tomēr meita un meita, nu, kad tas ir iespējams, bet, nu, tās sākuma šaubas, nu, tas bija īstenībā, un man vēl nebija tā kā, nezinu, ar ko par to parunāt, nu, es tā kā runāju ar vīru, tad viņam likās, ka es esmu jocīga. Nu, runāt stāstīju arī savai mammai, bet tā kā es esmu vienīgā, nu, viņa man nevarēja pateikt, kad viss tur būs kārtībā, jo viņai arī nav šī pieredze, kas ir, nu, un tad tādā draugu lokā. Nu, mēs laikam bijām pirmie, kuriem bija otrais bērns, un tad man īsti nebija tā, ar ko parunāt, un tad es tur pati muļājos, bet jā, bija tāds kaut kāds iekšējs satraukums. Nu, es neteiktu, ka tur dzīvoju visu laiku tādā milzīgā stresā, bet, nu jā, tā kaut kāda tā saiknīta un tās bailes laikam to višķiņa tā bremzēja, bet, nu, ar to satikšanās brīdi viss tiešām kaut kā... Kad tieši dzemdību brīdī satikšanās? Jā. Un tad, kad tev ir tas mazais cilvēciņš, nu, tā kā tad... Tu domā tieši tās pirmās stundas pēc dzemdībām, kad tu uzliki viņu tev virsū, vai tu atceries vēl kaut kādu citu? Nē, nu, tas brīdis, kad es viņu satiku un es viņu ieraudzīju, un kad, jā, nu, ne, tajās pirmajās stundās es par tādām, nu, tā kā nespēju domāt, tur bija kaut kādas... Es nedomāju domāt, citreiz vienkārši jūtas tikši ieslēdzās un viss. Nu, visdrīzāk, jā, nu, tā tas arī tad notika, un kopš, jā, tās piedzimšanas,
ēšanas manī vairs nebija vispār kaut kādu šaubu par to visu. Un, jā. Cik starpība ir taviem bērniņiem? 3 gadi. Okay, tad tas vecākā meitiņa jau bija tāda, kas varēja runāt, un tu varēji ar viņu kaut ko jau bišķiņ mēģināt vismaz vienoties. Jā, tas bija tā. Man arī bija tāds uzstādījums, nezinu, sev laikam, kad es gribēju, lai man tas lielākais bērns spēja pats aiziet uz tualetu un pats paēst un pateikt, kas viņam notiek, un tikai tad es būšu gatava vēl kādam. Jo savādāk man nervu sistēma to tā kā nevarētu. Aha, tu pati tā kā izvērtēji, ka tā tev tad būs pārslodze, Jā. un tāpēc tu plānoji bērniņu drusciņu vēlāk, lai tā kā paspētu atgūties. Jā. Jā, man bija svarīgi, lai es ar to bērnu varu sarunāties, un kad nav tie cepuri no tām mamām, kurām ir ļoti maza starpība, vai kad es ieraugu dviņu ratus, man liekas ārprāts, un tad, bet jā, man bija tā, kad man ļoti patīk bērni, un es viņus mīlu, bet jā, man vajag tā, kad tad man liekas, ka es bišķi vairāk spēju kontrolēt tajā dzīvē, nekā ja man ir 2 tik maziņi, tad man varētu neizdoties. Es domāju, kā tu to iepriekš tā varēji izdomāt, jo es strādāju ļoti, ļoti daudz mammām, kur ir tas viens bērniņš, un kurus domā, jo ātrāk, jo labāk nākamo, un citreiz es pat tā kā viņām saku, vai tiešām tik drīz, vai tu esi droša, tev jau tagad ir grūti, un tas tajā brīdī tā kā neliekas svarīgi, un tad, kad tas bērniņš piedzimst, un tiešām ir tā lielā slodze, kad ir, teiksim, tie 2 zem 2, ja tagad saka, tad ir tāds teiciens. Un ka tiešām tad ir ļoti, ļoti, ļoti smagi, tad, jā, es tā kā, nedomāju, ka būs tik grūti. Īstenībā diezgan es šo dzirdu. Kā tu tomēr varēji to izvērtēt? Jo tev nav ne māsa, ne brāļi, ja? Tā tad, nav arī tāda pieredze. No kurienes tad tā ideja, ka būs grūti? Es nezinu. Man tā likās. Tā bija tāda mana sajūta, kad es gribu, lai man ir šādi. Un kad man ir cilvēks, kurš jau plus mīnus spēj kaut kādas tās savas pamatvaidzības nokārtot, un tad es varēšu, jo savādāk, nē. Un, jā, man arī vīrs diezgan daudz strādā, un es saprotu, ka tas būtu, tā kā tīri uz mani, un es tam nebiju gatava, bet arī tur laist tādu lielāku starpību es arī negribēju, jo tad viņiem ir, jā, tagad viņus var pat ir 1 gads un 4, un tad, kad viņas kopā daudzās, tas ir skaisti, un tad, jā, šis bija mans labākais variants. Katram, protams, tas ir savādāk, bet šis man strādāja. Jā, tad izklausās, ka tu esi cilvēks, kurš diezgan daudz domā un arī tā jūt savas robežas un apzināti cenšas viņas nepārkāpt. Es pareizi to tā esmu sapratusi? Iespējams. Es esmu plānotāja, teiksim tā. Man vajag visu tā kā saplānot, jo tad man liekas, ka es kaut ko kontrolēju, bet īstenībā jau man liekas baigi tas tā nav, bet man ir tiešām, svarīgi, kad kaut kas ir arī atkarīgs, tā kā jā, kad es esmu tā izdomājusi, jo mājās ar bērniem tas tā nenotiek. Un tad, jā. Nenotiek kas, tu nevari ieplānot un realizēt lietas, tur vai kas nenotiek? Kontroli visu un to plānošanu. Nē, saplānot var, bet... pastāst, kas tad tur ir tie izaicinājumi? Kad tev ar kāds ir... tie mani izaicinājumi, es mīlu kārtību. Tā kā es mīlu, kad uz paklāja nemētājas nekas. Un kad nav ēdiens kaut kādos stūros. Un tad ar tiem bērniem, kā ir, tā ir. Un tad tas un vēl klusums. Es nezināju, kad man dzīvē ir tik svarīgs klusums, bet to arī ir... grūti
ieplānot, kontrolēt un to visu, bet tās lietas, ko es varu ieplānot, un to es mēģinu, un tas man liek justies daudz labāk. Jā. Kas tās ir, piemēram, kuras var ieplānot un tad sanāk? Dienas grafiku, un salikt nedēļas plānu un brīvdienu plānus, un iepirkumu sarakstus un visu to, to tad var saplānot un tad cerēt, ka tas viss izdosies. Un tad parasti ir ieplāno darīt kaut ko, un tad bērns tajā plānotajā laikā neguļ. Bet tas, ko es arī šobrīd esmu iemācījusies, un tas ir tāds galvenais, man liekas, akmens vispār jaunajiem vecākiem, ir šīs te ekspektācijas par to, kā būs. Un tas ir traki. Bet tajā brīdī, kad tās ekspektācijas nomet, ir tiešām kolosāli. Paliek daudz vieglāk, jo tu no tās situācijas negaidi neko. Un tas ir, jo es atceros, es biju, nezinu, vai bērns bija jau, pirmais bērns bija piedzimis, vai es vēl biju stāvoklī, bet cik superīgi, kad man bērnu kopšanas atvaļinājums, viņš man iekrīt vasarā, un viņa jau būs paaugusies, un mēs varēsim aizbraukt uz kaut kādu pludmali, un viņa tur smiltīs spēlēsies, un tur es varēšu atpūsties. Tas bija tas, ko es izdomāju. Bet kamēr tev nav bērni, tev pat prātā nevar ienākt, ka tas cilvēks mēģinās apēst visas pludmales smiltis, kad tu viņu būsi uz sedziņus nosēdinājis ēnā, bet viņa apsēdīsies tiešos saules staros, un tad tu vēl stresos par to, vai tas bērns nav pārkarsis, apdedzis saulē, un tur tā pilna mute tām smiltīm. Viss, un tava sapņu pils par šo te atplūtu pludmalē vienkārši sabrūk, un tad ir tā kaut kāda vilšanās, ka man tur kaut kas nesanāk, un kad ir grūti un tā, bet tajā brīdī, kad tu esi šeit un tagad un necēl kaut kādas tās pilis par to, kā būs ar mazu bērnu, tad paliek daudz vieglāk, jā. Un tad vēl tur visādi kaut kādi tādi sīkumi, labi, tie pat nav sīkumi, bet man ar pirmo bērnu bija tas, kad, nezinu, tur tāds sabiedrības spiediens, kad viņai jau bija gads, viņai ir jāguļ savā gultā. Un es viņai liku tur redeli priekšā, un tad viss tagad mēs no šodienas sāksim gulēt tā. Un tad, protams, viņa neguļ, viņa bļauj, es neguļu, kam tas ir vajadzīgs. Un tagad ar otro bērnu sapratu, es nezinu, kā būs. Un, kā gulēsim tā, kā gulēsim, man ļoti svarīgs ir miegs, un tāpēc maziem cilvēkam labi ir, un man ir labi. Un, un par visu, tad, kad nav šīs kaut kādas iedomātās pasaules par visu kaut ko, tad paliek, tad ir forši. Kas tev iedod to spēku paļauties, ka tad, kad tu atlaidīsi tos grožus, būs labi? Jo, protams, kad ir visādas bailes, viņas atlaist, kāpēc tā mēs kontrolējam, jo bailīgi ir, vai ne? Bet kaut kā liekas, ka tu tā, viss tagad būs tā, nezinu, kā būs, bet gan jau būs labi. Kas tev to spēku iedod? Tas, kad šis ir mans mēģina vēlreiz. Tā kā es pirms tam ar pirmo bērnu, man bija šīs te kaut kādas pilis un plānošanas un tas, un es sapratu, ka līdz galam man tas nestrādā. Un tad vēl bija tāds moments, kad man liekas arī ar daudziem, kad ar to zīdainīti tu dzīvo nevis tagad, bet tu gaidi, kad viņš sāks vēlties. Tu gaidi, kad viņš sāks rāpot, un tu visu laiku esi jau kaut kur, tur sāks staigāt, runāt un tādā jau dzīvotajā nākotnē, bet neesi šeit un tagad. Un tajā brīdī arī, kad tu negaidi neko no tā brīža, tad
tas arī kaut kā, jā, es tiešām šo laiku ar otro bērnu ļoti baudu, tāpēc, kad, jā, es neesmu iedomājusies par to, kā būs. Es vienkārši, jā, mēs esam, protams, ir problēmas un ir kaut kādas grūtības, viņas pienāk, mēs risinām, bet, un tad arī bija tas, kad man likās, bērnam būs gads, viņa jau būs paaugusies, un tad mēs varēsim darīt vairāk. Tur, nezinu, kaut kur braukt uz koncertiem un kaut ko tā. Tad pienāk, un tu saproti, ka, it kā vēl nē. Un tad tev ir visu laiku tas kaut kā atliekās, un tad es sapratu, nē, tā kā mēģinam. Dzīvojam, mēģinam. Nesanāks. Tāpat tās mums šogad bija arī tāds... uzkrita mums uz galvas, teiksim tā, biļetes uz dziesmu svētku koncertu, kurš ir 5 stundu garš vai cik tur. Protams, kad gribās, kuram gribās, bet mums ir 2 bērni maziņi, ratus ņemt nedrīkst. Tad ir tā, vai mēs neejam vispār, vai mēģinam iet visi. Tad mēs pamēģinājām, bet mēs uz turieni arī gājām tā, kad bez nekādām ekspektācijām par to, kad mēs tur sēdēsim mūsu vietās. Mēs pat nezinām, kur mums bija tās sēdvietas, jo mēs līdz turienei netikām. Mēs bijām gatavi arī pēc pirmajām 15 minūtēm braukt projām. Bet mēs vienkārši mēģinām. Un, Saula pērkons Daugavā noklausījāmies un varētu teikt, ka bijām koncertā līdz beigām ar visiem bērniem. Protams, tas nebija tā, kā, ja mēs būtu izdevuši sēdi un baudi, bet tur mežiņā ar čiekuriem un citiem bērniem tas bija, izdevies pasākums. Un tad satiku paziņu un viņš man prasa, kā bija. Jo viņš arī bija aizgājis ar 2 bērniem, bet viņam bija vilšanās, jo viņi apsēdās kaut kur, un tad bērni nevarēja nosēdēt, un tad viņiem bija, un tad bija tā, ka, kā tu uz to skaties? Mēs gājām ar domu, ka mēs arī esam gatavi iet projām, tā ka mēs negaidījām neko, bet beigās, tas rezultāts bija labs. Ja tu negaidi neko, tad jebkas jau ir dāvana īstenībā. Un tā arī šobrīd mēs dzīvojam. Jā, tu savā pieteikumā arī teici, ka tu labprāt pastāstīsi, kāda ir forša kopdzīve ar maziem bērniem un kā viņi var izdoties. Un tad, manuprāt, ka šis jau ir tā recepte gandrīz vai? Tā ir mana recepte, kad var tiešām būt forši, ja tu no tā neko negaidi. Jo parasti man liekas, ka tu gaidi, tad neizdodas un tad paliek slikti. Tad tu nezinu vai no sevi vai no apkārtējos un tev liekas, ka tev kaut kas nesanāk un kaut kas, tavam bērnam nav, kāpēc citi var uzvesties un tavs bērns nevar. Bet tajā brīdī, kad tu vienkārši esi tajā brīdī ar tiem bērniem, protams, tas nav kā divatā baudīt kaut ko, bet tā ir šī brīža realitāte. Mēs uz tiem bērniem gājām, mums viņi ir. Un mēs ar viņiem tā arī dzīvojam. Un tas ir forši. Kas ir tie paši foršākie brīži, kurus jūs kopā piedzīvojat? Protams, man sirds kūst, kad es redzu, ka tās meitenes kopā tur smējās, daudzās. Un tas ir tāds, mans tāds laimes brīdis. Un tad, mēs darām lietas kopā, un pateicoties manam vīram, viņš spēja visā iesaistīt bērnus. Man šī spēja nav, bet es esmu ļoti priecīga, ka viņam ir, un viņš tur ar viņām var taisīt ēst un remontēt un rakt dārzu un darīt visu to, ko es nedaru. Un spēlēt lomu spēles
Tas ir, man liekas, kaut kas šausmīgs manā pasaulē. Bet viņam tas izdodas, un tad līdz ar to mums tā veiksmīgi kaut kā tas, kas nav man, ir viņam, un tas, kas ir viņam, nav man, un tad, mēs tā, jo šī vasara mums arī bijusi ļoti tāda pilna, un tad, nezinu, man likās, kad pagājušā vasara es vēl biju stāvoklī, un man bija tikko piedzimis bērniņš, un tad un tā visa vasara bija uz tādas pauzes, un tad man likās, ka man šogad ir jāpaspēj viss. Un tad mums tur tas grafiks bija tāds diezgan pilns tām visām brīvdienām, bet mēs kaut kā tiešām tā veiksmīgi, bez ekspektācijām izrullējām tam visam cauri. Un, jā. Es uzdrošināšos tev pajautāt, protams, drīkst neatbildēt, bet es sapratu, ka jūs labi ar vīru sadarbojaties tajā, kā jūs ar saviem bērniņiem tiekat galā, kā jūs viņus aprūpējat, kā ar viņiem spēlēties, tur tāds labs balanss ir. Kā jums izdodas tās savas attiecības arī noturēt tajā visā? Mēs sarunājamies. Tad, kad mums sanāk, tas, protams, nevienmēr. Mēs pie tā esam ļoti strādājuši. Bet, ko tas nozīmē strādājuši? Es domāju, daudziem tas ļoti, ļoti interesē, jo tā ir milzīga problēma daudzās ģimenēs. Mums no sākuma nesanāca. Ir tā, ka es esmu tāda klusā. Es varu visu kaut ko domāt, bet man uz āru baigi nenāk. Un tad man vīrs ir lielais runātājs. Un tad viņš agrāk bija tā, ka viņš runā, un tad viņš gaida, kad es viņam arī kaut ko atbildēšu, un man vēl tas nesanāk, un pagāja kaut kāds laiks, kamēr es iemācījos pateikt, ko es domāju un ko es jūtu un tā. Un tad šobrīd, tas galvenais ir, kad mēs sarunājamies. Un labi, tas laiks divatā mums ir ļoti maz, bet mēs viņu ieplānojam. Mums kalendārā ir ielikts, kad reizi nedēļā pilnīgi noteikti šajā laikā. Un, bet galvenais ir runāt. Un nezinu, ja tu no otra kaut ko sagaidi, tad pateikt, ko tu no viņa sagaidi. Un nevis izdomāt, kad viņam būtu kaut kas jādara, un tad tieši kā vīrs var zināt, ka tu no viņa to sagaidi. Un, jā. Jums ir kaut kāds modelis, veids, kaut kas, kā jūs runājat, jo tas arī nav nemaz tik pašsaprotam. Runāt daudziem pāriem, tas ir tā milzīga mocība, par ko mēs tagad runāsim. Nē, mums ir, mums ir interesanti savā starpā, un mums kaut kā tas viss notiek dabīgi, es teiktu. Cik ilgi jūs esat kopā? 8 vai 9 gadi. Un tad, no sākuma mums, protams, gāja visādi, bet, šobrīd mēs esam tādā, labā attiecību punktā, un kad, jo es, kas attiecas uz to, es esmu tas mūsu ģimenes dzīves organizētājs, un es viņam pasaku, kad rekur šajā dienā tev vajag izņemt bērnu, vai šajā dienā ir kaut kas cits, vai rekur vajag izdarīt to. Un kad, un tad viņš arī kaut kā uz to atsaucās. Un, mums ir tāda sadarbība šobrīd. Jā. Mēs lēnām tuvojamies sarunas noslēgumam, vai ir kaut kas, ko es tev vēl nepajautāju, bet ko tev gribētos pastāstīt par savu dzīvi, kā mammai, dzīvi ar bērniem? Jā, ko es varētu pastāstīt? Bērni ir forši. Bērnus tiešām, vajag, un es domāju, ka vajag daudz, un tā, kad... Tev būs vēl? Iespējams. Un tad... Jā, es atceros, kad man arī nezinu, kur es dzirdēju, bet kaut kas stāstīja, kad dzīve bez bērniem ir, tev ir zemākais punkts,
un augstākais punkts kaut kur. Un tu dzīvot vienā amplitūdā. Un tad, kad tev piedzimst bērni, tad tavs zemākais punkts ir daudz zemāk, kad varbūt tur, nezinu, dusmas un vēl viss kaut kas, ka tu spēj sevi, nevis tu sevi, bet kāds cits tevi spēj novest ļoti dziļā bedrē, un kad tas augstākais punkts pakāpjās vēl augstāk, un kad tas prieks, ko dod bērni, ir vienkārši burvīgs, jā. Bet galvenais ir neuzcelt savus sapņu pilis un dzīvot bez šīm ekspektācijām, un tad tiešām paliek tā. Tad tas ir baudāmi. Un šis, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka dzīve ar bērniem var būt baudāma. Dažreiz tur mammas ar sakostiem zobiem ārprāts, ka tas beigsies, un tā, kad nē. Es domāju, ka var būt forši. Ko tu gribētu novēlēt citām mamām un tētiem? Sarunāties, sadzirdēt un mīlēt. Tāda pavisam skaidrs 3 lietas. Jā. Aha, ok. Jā, vai varbūt tu esi pēdējā laikā izlasījis kādu grāmatu vai redzējis kādu filmu vai es nezinu kaut ko tādu, kas tev ir iedvesmojis un ko tu labprāt padalītos arī ar klausītājiem? Šobrīd lasu. Es lasu astronautu Māras grāmatu. Jā, iesaku. Kāpēc? Tu iesaki? Es klausos viņas mūziku, un viņa dalās arī ar savu mammas pieredzi, ar savu dzīves pieredzi, un uzzināt kaut kādas tādas nezināmas iepriekš, jā, mūzika arī uzreiz paliek savādāka līdz ar to, un tad ir vērtīgas lietas. Jauki. Lielas paldies tev, Agnes. Tas bija rītīgi iedvesmojoši, manuprāt, un dzirdēt, jā, kā tu esi tos savus soļus gājis un kopā ar savu vīru, jo liekas, ka tas patiešām ir tāds riktīgs komandas darbs jums, ka jūs roku rokā soli solī viens ar otru kopā esat būvējuši to, ko tagad esat sabūvējuši, un ka varat arī riktīgi to baudīt. Man liekas, ka tas var iedvesmot daudz citus vecākus, iedvesmot varbūt arī vēl otram bērniņam, vai varbūt vairākiem bērniņiem. Kā paldies tev par tavu stāstu. Jā, paldies. Otro bērnu noteikti vajag, lai var pamēģināt, kā tas ir. Kā ir vieglāk, kā ir vieglāk. Un pēc tam gaidām, ko tu teici. Jo ar pirmo, man liekas, lai kā tu gatavotos un nezinu, kādus kursus un ko tu lasītu, man liekas, to nav iespējams. Jo nav šīs zināšanas, nav šī pieredze, bet ar otro bērnu tas tiešām ir. Īstenībā žēl to pirmo bērnu, kuriem tas viss, diemžēl, iet seceni, bet ir iespējas mēģināt. Nav daudz, bet nav kā loterijas biļetes, kuras, bet jā, tas tā. Zin kā, jā, varbūt žēl to pirmo bērnu, bet es domāju, tik tādu, tik svaigus vecākus un tik mīlestības apmātus vecākus kā ar pirmo bērnu, otrais jau vairs nevar dabūt. Arī katram fakts, ir savi plusi. Jā, tieši tā. Jā. Vai ne? Jo man liekas, to tu tā arī teici, ka tas, kā tu mīlēji savu pirmo bērnu, jā, tas likās, vai vispār vēl kaut kas cits ir iespējams. Jā. Kā, es domāju, tik mīlestības apņemti vecāki ir tik ar pirmo. Jā, tā kā... Jā, tā kā ir forši, ka ir bērni, un ir forši, ka mēs varam iet tam visam cauri arī grūtībām, bet piedzīvot arī to skaisto un vieglo un baudīt to vieglo, tā kā tu to šodien stāstīji. Vēlreiz liels paldies tev, un tad jau varbūt uz tikšanos atkal. Paldies! Paldies Agnesei par sarunu! Un jums visiem, mīļie raidierakstu klausītāji, vēlu skaistus svētkus, lai izdodas būt tajos patiesiem un piedzīvot labas attiecības vienam ar otru. Mēs ar jums par pirmajām attiecībām runāsim atkal nākamajā gadā. Tiekamies! Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs.